Šeit mēs redzam improvizētu ģeoloģisko griezumu. Un kas gan šeit mums ir redzams? Tātad visu ūdeņu pamatsastāvu veidotājs ir nokrišņu ūdens. Jebkuri pazemes ūdeņi, jebkad ir veidojušies no nokrišņu ūdeņiem un tālāk vai nu notekējuši pa sauszemi uz ezeriem un tālāk okeāniem un jūrām, vai arī maza daļa, kāds 1 līdz 10%, atkarībā no materiāla, var iesūkties tālāk zemē dziļākos slāņos. Un šeit mēs redzam, ka zeme ir tāds tā kā pīrāgs, kur mīs dažādi slāņi. Šajā gadījumā ir vienkārši smalkāks sastāvs milts, rupjāks sastāvs milts un sprosts slānis. Un sprosts slānis mums ir slānis, kas sastāv no materiāliem, kas ir maz ūdeni vadoši. Tas nenozīmē, ka viņi nekad nevada sev cauri, bet viņi vairāk vai mazāk bremzē šo kustību. Līdz ar to, ja ūdens plūdīs, tad viņš šeit sākumā atdursies un kaut kāda daļa izies šim slānim cauri tikai pēc tūkstošiem vai miljoniem gadu. Es domāju, ka mēs varam ielaist iekšā krāsu, lai redzētu, kā tad īsti pārvietojas mūsu pazemes ūdens plūsmas. Tad, ko mēs šobrīd darīsim? Mēs ievadīsim kādā no improvizētiem garajiem urbumiem krāsvielu, lai redzētu, kā pārvietojas ūdens zem zemes. Jo svarīgi ir saprast to, ka zem zemes nav pazemes upes vai jebkāda cita veida mistiski veidojumi, bet ūdens ir pilnībā piesātināts ļoti, ļoti lielā biezumā. Un šis var būt gan parasts ūdens, lai novērotu plūsmu, gan mēs varam arī iedomāties, ka tas, piemēram, ir piesārņojums, kas ir nonācis urbumā, un redzēt, kā tad viņš pārvietosies tālāk. Un tad šajā gadījumā izvēlēsimies vienu no urbumiem. Un mēs jau uzreiz varam redzēt, kā viņš skaisti nonāk dziļākajos slāņos, jeb attiecīgi tajā horizontā, kurā ir ierīkots filtrs. Un svarīgi saprast to, ka ūdens ir dinamiska vide. Ūdens no jauna nekur nerodās un nekur arī nepazūd, bet visu laiku pārmainās un pārvietojas. Un veicot šo eksperimentu, īstenībā mēs esam veikuši vesels 2 eksperimentus, jo mēs ne tikai esam ievadījuši piesārņojumu kādā no slāņiem, bet mums arī ir nonācis piesārņojums zemes virspusē. Un kā mēs redzam, tad arī no zemes virspuses uzreiz piesārņojums nonāk zemes dzīlēs. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi ap urbumiem un avotiem ierīkot likumdošanā pieprasītās aizsargjoslas, kas tiek pirms šo ūdens gultņu ierīkošanas izveidotas un viņas ievērot. Jo, kā mēs redzam, ja mēs šeit, piemēram, ņemam kādu avotu ūdeni un, ja piesārņojums nonācis virspusē, viņš noteikti nonāks arī mūsu avotu ūdenī. Tad šeit ir vēl viena interesanta situācija izveidojusies. Kā mēs redzam, tad plūsmas virziens ir vērsts uz kreiso pusi, bet tas piesārņojums ir bijis tik daudz, ka viņš arī ir gar blakus esošā urbuma malā nonācis dziļākajos slāņos, tātad apkārt šim sprosts slānim. Un tā ir vēl viena problēma, kas ir urbumi, kuri nav kārtīgi līdz galam izveidoti, ja viņi nav pietiekoši labi nosprostoti no pāriem slāņiem. Līdz ar to šis piesārņojums var kaut kādā veidā nokļūt arī citos urbumos. Ne tikai plūsmas virzienā, bet arī apkārt. Un kas vēl šeit ir ļoti interesanti, tad šeit ir mazāk rupji materiāli un šeit ir vairāk rupji materiāli. Tad jūs redzat, ka pa mazāk rupjiem materiāliem ūdens pārvietojas lēnāk, bet pa rupjākajiem viņš jau ir nonācis jau līdz citam urbumam. Un mēs to pārbaudīsim, kas notiek, ja kādā blakus īpašumā nav nekāda informācija par to, kad ir šāds piesārņojums nonācis slānī, un viņi paši viņu nav piesārņojuši šo apkārtējo teritoriju, mēs redzēsim, kā paņemot ūdens paraugu no urbuma, kas varbūt ir daudz kilometru attālumā, absolūti citā slānī nekā tika ievadīts piesārņojums, ka mums ārā nāk arī sarkans piesārņots ūdens. Tātad šis ir slānis, kur īpašniekam acīm redzot nav bijis ne mazākā informācija par to, kāds kaitējums vidē ir nodarīts.